Kā jau katru mēnešu 3. ceturtdienu mēs tiekamies ar jums virtuālās klases nodarbībā. Un arī šodien ar jums kopā būšu es, Līga Matveja Vlaso, un datorzinību centra pasniedzēja Inese Siliņa. Sveiki visiem, jā. Šīs dienas tēma ir Publisher 2010, kas ir noderīgs rīks vizuālo materiālu izgatavošanā. Nodarbība atšķirsies ar to, ka pēc nodarbības jums būs jāsagatavo 2 mājas darbi. Vienu uzdošu es, otru Inese. Tādēļ sākumā neliels ievads no manas puses. Katrai virtuālās klases nodarbībai ir izstrādāta programma, kas jums ir paredzēts apgūt katrā no nodarbībām. Bet arī gatavojoties šīm nodarbībām, mēs vienmēr uzdodam savu jautājumu. Jo mums ir svarīgi saprast, kāda ir jūsu interese un ko jūs sagaidat no virtuālās klases nodarbībām, kas jums noderētu ikdienas darba procesā, par ko būtu vērts diskutēt. Kādos jautājumos būtu nepieciešams mūsu idejas vai atbalsts. Un to visu mēs uzdodam tamdēļ, ka mēs vēlamies saprast jūs, kas jums ir svarīgi, un mums būtu ļoti būtiski saņemt arī atgriezenisko saiti no jums. Un šoreiz es vēlos jums pastāstīt par vienu pētījumu, kuru veica Latviešu valodas aģentūra, kur tika analizēta skolotāju un skolēnu mēdīju lietošanas kompetence Latvijā. Tādēļ arī mums, iepazīstoties ar šo pētījumu, ir interesanti noskaidrot jūsu viedokli šajā jautājumā. Kādi ir jūsu ikdienas lietošanas paradumi internetā? Tūlīt uzliksim aptauju. Un jums ir iespēja balsot par sev vēlamo atbilžu variantu. Atbilžu varianti daudzi. Visi aktīvi ņemam un balsojam. Katrā ziņā, protams, ka interneta lietošanas paradumi mainās katru dienu, un tas ir atkarīgs no tā, kas jums notiek darbā, kāds jums ir noskaņojums, bet, protams, ka ir kaut kādi būtiskākie paradumi, kur jūs varat sev noteikt, ko jūs īsti internetā darat, ko jūs meklējat vai ko jūs izmantojat. Mēs tagad ir nobalsojuši 32 cilvēki, vai visi ir nobalsojuši? Vēl kāds kavē, maina viedokli. Skaitam līdz 3, 1, 2, 3. Un mēs jums, visi redz arī šīs aptājas rezultātus. Un faktiski arī šajā pētījumā bija teikts, ka skolotāji visvairāk izmanto internetu, lai meklētu informāciju darba vajadzībām. Un mēs varam parādīt arī šo pētījumu rezultātus, lai jūs redzētu, ka tie lielā mērā sakrīt ar šīs dienas aptauju. Un šeit ir salīdzināti atbilžu varianti starp skolēniem un skolotājiem. Ja skolotāji visvairāk izmanto internetu, lai meklētu informāciju darba vajadzībām, tad skolēniem ir ļoti svarīgi šī saziņa ar draugiem un radiem, vai arī, lai lejuplādētu mūzikas un video failus. Un šajā sakarā mēs vēlamies arī jums uzdot vienu mājas darbu, kurā mēs tad noskaidrosim vienu jautājumu. Kas ir tie noderīgie interneta resursi, ko jūs izmantojat ikdienas darba procesā? Ko tad jūs meklējat internetā? Jo portālā Skolotājs LV mājas darba sadaļā mēs varam publicēt arī ne tikai mācību materiālus, bet arī internetu resursus, tātad noderīgās saites, kuras jūs izmantojat ikdienas darba procesā. Un tātad katram no jums būs jāpublicē 3 noderīgas saites, ko jūs pēdējā laikā internetā esat atraduši un veiksmīgi izmantojuši skolā saviem skolēniem.
Tātad saitē var norādīt mācību priekšmetu, kādā tas tiek izmantots, kurai tēmai tas noderēja, klašu grupa, kam tas bija paredzēts. Un to var izdarīt portāla mācību līdzekļu sadaļā, pievienot jaunu materiālu. Un tātad, kā jau es minēju, mēs varam pievienot arī šo noderīgo saiti. Šajā te daļā es ar lāzeru staru jums demonstrēju, kur tas atrodas. Tad, kad jūs apskatīsieties Skolotājs LV vidi, jūs to redzēsiet un lieliski arī varēsiet visi izdarīt. Kādēļ mēs uzdevām šo mājas darbu? Pirmkārt, mēs varēsim lieliski dalīties savā pieredzē ar kolēģiem. Jūs varēsiet redzēt, kas jums ir svarīgi. Un savukārt mēs atkal sapratīsim to, kas jums patīk un ko jūs pēdējā laikā paši esat atraduši. Mums būs vieglāk saprast jūs. Es ceru, ka mājas darbu uzdevums ir labi saprotams un to būs ļoti viegli izdarīt. Tas prasīs kādas, 5 minūtes vai varbūt 15. Lūk. Bet kas bija interesants šajā pētījumā? Pētījumā bija interesants arī tas, ka ļoti krasi atšķīrās atbildes par blogiem, kur skolēni blogus veido 40%, 40% no skolēniem veido šos blogus, bet skolotāji to dara tikai 8%. Un tādēļ es gribēju noskaidrot mūsu šīs dienas auditorijai ar otrās aptaujas palīdzību par to, vai jūs būtu gatavs veidot savu blogu? Un varbūt, ka jums jau ir savs blogs. Lūdzu, balsojiet. 3 ir savs blogs, tas ir interesanti. Būtu interesanti īstenībā zināt, kādēļ jūs nevēlaties veidot savu blogu. Un jūs varbūt tās čata lodziņā nodarbības laikā katrs varēsiet norādīt to iemeslu, kādēļ jūs nevēlaties veidot savu blogu. Jo faktiski tā arī ir diezgan liela atšķirība starp skolotājiem un skolēniem, jo skolēni ir ļoti gatavi aktīvi komunicēt, un tas ir ļoti labs veids, kā skolotājiem veidot savu blogu un komunicēt ar saviem audzēkņiem. Un tie 5, kas ir norādījuši, ka viņiem ir savs blogs, savukārt čata logā varētu norādīt saiti uz savu blogu. Jo šonedēļ es esmu uzgājuši ļoti daudzu priekšmetu skolotāju blogus, kas, manuprāt, likās ļoti interesanti. Gan ķīmijā, gan vēsturē. Un patiesībā mums nekur nav apkopot šī informācija. Un, kā mēs redzam, tad 5 no virtuālās klases dalībniekiem, kas šodien ir pieslēgušies, viņiem ir savs blogs, un viņi to varētu čata lodziņā arī linku norādīt mums visiem pārējiem, lai mēs varam apskatīties un labāk iepazīties ar virtuālās klases kolēģiem. Lūk, un tad pie šī nelielā ievada es došu vārdu Inesei.